Valsti pārstāvošie Rīgas brīvos valdes locekļi teica, ka esot gatavi uz karstām pēdām atlaist ostas pārvaldības veterānu Leonīdu Loginovu. Tomēr nepagāja daži mēneši, un tie paši valsts pārstāvi pēc Loginovu rosinājuma kārtējo reizi pagarināja investīciju plānu vienam no sižetā izskanējušiem uzņēmumiem, kas nepilda saistības. Tikmēr šīs nedēļas pārsteigums - pasaules šaha čempiona Garija Kaspārova negaidītais lūgums par īpašiem nopelniem Latvijas labā uzņemt viņu mūsu valsts pilsonībā Saeimā netiek uzņemts ar sajūsmu. Ja balsojumam būtu jānotiek tagad, visticamāk, Kaspārovs saņemtu atteikumu. Iemesli ir vairāki. Pirmkārt, nav saskatām īpašie nopelni tieši Latvijas labā. Otrakārt, Kaspārovs ir aizstāvējis Latvijas ekstrēmistiski noskaņoto krievu valodas popularizētāju Vladimiru Lindermanu. Treškārt, Kaspārovs atklāja, ka Latvijas pilsonības saņemšanas gadījumā viņš no Krievijas pilsonības nemaz neatteiktos. Tādā gadījumā nav skaidrs, kuras valsts karogs parādītos Kaspārovs starptautiskajās aktivitātēs. Vairāk zina stāstīja Odita Krenberga. Garijam Kaspārovam šogad palika 50 gadi, un viņa sasnieguma arhīvā ir ļoti daudz kas, sākot no komunistu laika darba sarkanā karoga ordeņa līdz iekļaušanai 100 mūsdienu ģēniju sarakstā. Pasaules šahā viņš 20 gadus ir spējis noturēt visaugstāko reitinga pozīciju. Pirms 8 gadiem beidzis profesionālu šahista karjeru, vēlāk kļuva par pārliecinātu Krievijas prezidenta Vladimira Putina režīmu pretinieku. Stājās opozīcijas kustības Cita Krievija priekšgalā un ir arī viens no kampaņas Putinam ir jāaiziet aizsācējiem. Vairāk kārt arestēts par piedalīšanos protestos pret Krievijas varu, pēdējo reizi pie Maskavas tiesas ēkas, kur cīņā pret Putinu aizstāvēja Pussy Riot aktīvistis. Kaspārovs tika arestēts un piekauts un kopš tā laika uzturs ārzemēs. Viņš neslēpj, ka būdams Putina nedraugu skaitā nevar cerēt uz starptautiskās šaha federācijas prezidenta posteni, kur Krievija jau virza citu pretendentu. Tāpēc cer uz amatu startēt, iegūstot pilsonību Latvijā, kur dzīvo viņa bijušās sievas ģimene. Для того, чтобы добиваться вот той цели, которую я перед собой поставил, нужно опираться на страну, в общем-то. И мне кажется, что Латвия – это та страна, которая могла бы стать действительно страной, гражданин, который баллотируется, и я уверен, выигрывает пост президента одной из крупнейших международных спортивных федераций. Как бы вы оценивали свои отношения с режимом Путина? Для меня борьба за то, чтобы все-таки в России установилась нормальная, демократическая, вменяемая власть, она является просто важной частью моей жизни. И я полагаю, что режим путинский довольно ясно понимает ту степень опасности, как говорится, и активности, которую я представляю, находясь вне зоны его досягаемости. Как вы думаете, может прийти такой момент в жизни, когда надо будет просить политического убежища? Нет, политическое убежище означает первый отказ от российского паспорта и разрыв всех связей. То есть в данном случае, мне кажется, что, в общем, как у нас говорят, я не исчерпал всех остальных методов юридической защиты. И я очень надеюсь на то, что вот положительное решение Латвийского Сайма, оно эту тему закроет раз и навсегда. Priekšlikuma tehnisko virzību ir uzņēmusies Kaspārova ģimenes draudzene Jeļena Avotiņa Jekateriņičeva. Viņa apgalvo, ka Kaspārovs Maskavā jau 85. gadā publiski uzstājies pret Latvijas okupāciju, tāpēc viņam noteikti ir īpaši nopelni Latvijas labā, un Saeimas deputāti solījuši atbalstu. Vienotībā 5. novembrī pieņemā partijas lēmums par pilnīgu atbalstu dubultu pilsonību Kaspārovu kungu. Jā, pilnīgu atbalstu. Vienotības politiķi gan to neapstiprina, jo domas esot dažādas. Ja mēs varētu redzēt Gariju Kaspārovu nesam Latvijas karogu, ja mēs redzētu, ka šis cilvēks arī var dot daudz ko mūsu jaunatnē, mūsu šaha skolām, mūsu bērniem, es domāju, tas būtu tikai ļoti liels ieguvums. Un tajā pašā laikā mūsu pienākums ir arī ļaut Latvijā apmesties šādiem cilvēkiem.
Daudzi deputāti, ko aptaujājām, tomēr ir neizpratnē, kāds ieguvums būtu Latvijai. Ja reiz Kasparovs grib būt dubultpilsonis un plāno saglabāt arī Krievijas pasi, tad tikpat lielā mērā viņa panākums attiecināt arī uz Krieviju. Tāpēc Kasparova nodomā vairāk saskata viņa personiskās ērtības, lai vieglāk ceļot Eiropas Savienībā un iegūt kāroto starptautisko amatu. Ir arī bažas, ka izmantojot jauno dubultpilsonības iegūšanas iespēju Latvijā, Kasparova, piemēram, lavīnveidīgi var sakot vēl citi. Vienmēr es aizstāvējusi viedokli, ka pilsonība nav nekas tāds, ko kādam met pakaļ vai uzdāvina. Ka tā ir cieši noturīga saikne ar valsti un ka tā katrā ziņā tas nav tikai juridisks akts. Ārlietu ministrs atzīst, ka Kasparovu uzņemot pilsonībā mūsu attiecības ar Krieviju necietīšot, tās nesot tik melnbaltos toņos, lai sabojātos viena, kaut arī Kremlim ļoti netīkama cilvēka dēļ. Ja tas ir, teiksim, mūsu Saeimas prāta pietiekams pamats, tad respektēsim, ja nē, tad aicināsim arī Kasparovu kungu respektēt Saeimas lēmumu. Lēmumu par to, ko darīt ar Kasparova lūgumu pēc Latvijas pilsonības, var pieņemt tikai un vienīgi Saeima. Taču šobrīd ir skaidrs, ka Kasparova atsūtītais dokuments noteikti neatbilst šim te mūsu Latvijas pilsonības likumam, kur 11. pantā ir teikts, ka persona, kura vēlas, lai tā tiktu uzņemta Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem, Latvijas labā iesniedz Saeimai iesniegumu par uzņemšanu pilsonībā. Turklāt iesniegumam ir jāpievieno vēl arī autobiogrāfija un speciāls paziņojums, ka uz pretendentu neatiecas neviens no šajā likumā minētajiem ierobežojumiem Latvijas pilsonību saņemt. Kasparova iesniegumā visu sastāvdaļu trūkst, un tas nav adresēts Saeimai, bet frakcijām, izņemot Saskaņas centru. Un vismaz pašreiz sabiedrības saliedētības komisijai, kam Kasparova iniciatīva jāizskata, to atliks vien noraidīt. Tad vienkārši jānorāda, acīm redzotam iesniedzējam ir, teiksim, tie likumīgā formālie ceļi. Tālāk vai nu Kasparovam jāiesniedz jauni dokumenti vai iniciatīvu virzītu tālāk 10 deputāti, taču būtiski, ka pēc politiķu domām nav saskatāmi Kasparova īpašie nopelni Latvijas labā. Lai gan likums, protams, nenosaka tieši kādi nopelni uzskatām par īpašiem, tomēr skaidrs, ka tiem ir jābūt, lai pilsonībā uzņemtu. Jebkurā gadījumā ir nepieciešams saprast, ka var piešķirt par esošiem nopelniem Latvijas labā, tiekam par īpašiem nopelniem, nevis kaut kāds avans veidīgs šāds personas uzņemšanas fakts. Protams, ka var teikt, ka viņš ir labs cilvēks, viņš ir, teiksim, sportists ar lielu burtu, viss tas ir neapšaubami, bet jautājums, ka vai visiem labiem cilvēkiem pienākas Latvijas pilsonība. Vēl paliek iespēja, ka Saeima pieņemtu speciālu likumu piešķirt Kasparovam pilsonību tāpat vien, bez īpašiem nopelniem, taču arī tam pagaidām lielu atbalstu nejūt. Daļai deputātu nepatīk, ka Kasparovs savulaik Krievijā aizstāvēja toreiz pret Putinu noskaņoto Latvijas nepilsoni Vladimiru Lindermanu, kurš vēlāk atgriezies šeit Latvijā, organizēja referendumu par krievu valodu kā otro oficiālo. Tāpat deputātus ir aizskaitinājuši Kasparova izteikumi, ka gadījumā, ja Latvija viņu pilsonībā neuzņems, tas nozīmēs, ka Saeima pakļāvusies Krievijas spiedienam. Tiek piesaukta Maskavas roka, ja mēs gadījumā neiedosim viņam šo pilsonību, es to uztveru drusku jau tādu tā kā spiedienu un sāku domāt, ka varbūt mums arī bez viņa Latvijā pietiek cilvēku ar tādu izteiktu lielumu māniju. Kasparovs tomēr paliek pie uzskata, ka lielākā deputāta daļa viņam simpatizēs. Lindermanu uzskatus viņš neatbalstot, un viņu toreiz aizstāvējis kā jebkuru citu politieslodzīto, kurš sēž Putina cietumos. Ar lielu interesi tiekot gaidīts Saeimas lēmums. Понятно, что отношения с Москвой все-таки являются очень важным, просто, может быть, ключевым вопросом латвийской внешней политики. И вот эта тема, вот так получилось, вот о предоставлении гражданства Гарри Каспарову, она является, на мой взгляд, лакмусовой бумажкой, которая определит отношение многих депутатов латвийского к этой самой важной теме. Вы будете очень обижены, если не получите гражданство? Мне очевидно, что когда начинается такая сложная политическая игра, то возможен любой результат.
но меня приучили, что как бы неудача это неудача. Это как бы проблема, с которой надо просто считаться. Если бояться неудач, то лучше вообще ничего не делать. Но просто, на мой взгляд, отказ латвийского парламента предоставить мне гражданство, он будет моей личной неудачей, но гораздо больше неудачей для латвийской государственности.